Tad, kad esam samainījuši modeļu izskatu tā, kā mēs vēlamies, ir iespējams doties uz dizainu un renderu. Tas sagatavos mums augstas kvalitātes attēlu, ko varētu nosūtīt, piemēram, klientiem. Tad šeit atkal parādīsies iespēja pamainīt izskatu, bet mums vairāk varētu interesēt scene settings, kas nozīmē, ka mēs varam pamainīt, kā izskatās kopumā vieta, kurā mums ir ielikts šis te galds. Mēs varam padarīt, piemēram, gaišāku vai tumšāku pašu vidi, samainīt fona krāsu vai pat ielikt kādā vidē. Varam pagrozīt, kā mēs vēlamies savu mēbeli redzēt. Šeit ir iespējams ielikt arī atspulgu, bet tas strādās tikai un vienīgi gadījumā, ja jums būs uzlikts materiāls, kuram ir iespējams atspulgs, piemēram, metāls vai kāda veida keramikas un tam līdzīgas lietas, kas varētu atspulgot vismaz gaismas avotu. Šeit ir iespējams arī pamainīt lēcas veidu kamerai, kas padarīs vai nu plakanāku vai izliektāku šo te objektu, bet pēc būtības tas ir tas pats, kas platleņķa objektīvs vai makro objektīvs. Exposure ir attiecīgi kameras gaismas jūtība, kas varētu palīdzēt ietilpināt jūsu mēbeli apkārtējā vidē, ja jūs izvēlētos ielikt to vidē. Ņemam vērā, ka, piemēram, dziļums attēlam ir atkarīgs no tā, kāda jums ir videokarta. Tātad mums parādās ne tikai jautājums par to, ka ir papildus maksas funkcionalitāte, kā, piemēram, materiāla stiprība, bet parādās arī funkcionalitāte kā depth of field, kas ir atkarīga no videokartas. Attiecīgi, tad, kad esam paveikuši to, varam aizvērt lodziņu un nospiest renderēt. Tad mums ir izvēlams arī izmērs šim te attēlam, cik mēs viņu lielu vēlamies. Varam izmainīt arī uzreiz, kāda būs proporcija, kāds būs failu veids beigās, PNG paredz arī caurspīdīgumu, līdz ar to tas arī būs nedaudz efektīvāks mums, ja mēs gribēsim arī caurspīd par fonu, un ir iespējams renderēt uz vietas. Ņemam vērā, ka kvalitāte ir pieejama standarta. Ja vēlamies final, kas ir augstāka renderēšanas kvalitāte, tad mums būs nepieciešama šī te papildus valūta. Tātad ir lietas, kas ir pieejamas pilnībā bezmaksas, un ir lietas, kas nodrošina augstāku kvalitāti, kas ir tomēr maksas pakalpojums. Tad, kad esam gatavi renderēt, nospiežam render un gaidam. Tad šobrīd iet vēl renderēšanas process un nav sagatavots attēls. Tikko pabeidzās renderēties, un tad mēs to varam lejupielādēt no programmas un saglabāt, kur vien vēlamies. Tad, ja vēlamies, varam veidot nākamo renderu vienkārši, piemēram, pagriežot objektu un nospiežot atkal renderu. Tātad, ja jūs renderējat lokāli, tad šī augstāka kvalitāte jums būs pieejama bezmaksas, bet ja jūs vēlēsieties cloud render, tad tas viss jau parādīsies pa maksu.